Šajā video es dalos ar tevīm 3 stratēģijās, kā no krājplāniem akciju tirgos izspiest maksimālo. Izšķirošā vērtība ir stratēģijām, un zinot šos 3 punktus, mēs sava portfolio ienesīgumu palielinam vairāk kārtīgi, kā arī investējam izdevīgāk jau ar pirmo krājplāna izpildes dienu. Šis ir viens no svarīgākajiem video līdz šim par to, kā reāli ātrāk iegriezt labklājības ratu. Un es šīs lietas būtu gribējusi zināt jau senāk, bet labi, agrāk nebija iespēja investēt bez maksas krājplānos. Es šo video noskatītos vairākas reizes un padalītos arī ar ģimenes locekļiem vai draugiem. Nopietni. Pirms es sāku, atgādinu, ka šis nav investīciju ieteikums. Es vienkārši dalos ar savu pieredzi, un šajā video es atklāšu pāris knifus, ar kuriem tu vari palielināt sava portfolio vērtību. Tātad pirmām kārtām, kas ir krājplānu priekšrocība? Krājplāni ir paredzēti mazajiem investoriem. Vislielākā priekšrocība ir tā, ka investējot caur krājplāniem nav transakcijas maksas par pasūtījumu izpildi. Un tas ir maksimāli svarīgi iesācējiem ar maziem līdzekļiem, jo tie, kas mēģina savus pirmos soļus investīcijās veikt caur bankas pakalpojumiem, saskarās ar to, ka tev ir jāmaksā par depo atvēršanu, par vienas valsts, par otras valsts, par katru pasūtījuma izpildīšanu. Un beigās ir tā, ka šīs te administratīvās izmaksas ir lielākas un nekā, protams, tava peļņa vai vispār brīdis, kad tu sāc pelnīt. Un daudziem šis te atsit visu motivāciju turpināt. Un tāpēc būtiski pēdējos gados Eiropā ir vairāki neobrokeri un Trade Republic pieder pie tiem, kas atļauj caur krājplāniem investēt bez transakcijas maksas, un investīcija var būt pat 1 eiro. Es padalīšos ar vēl vienu ideju. Jā, Trade Republic, piemēram, ir saņēmis bankas licenci, un Trade Republic tagad ir arī maksājumu karte un norēķinu konts. Un ja pie Trade Republic tur naudu, vienalga cik daudz, norēķinu kontā, tad par katru dienu tiek izmaksāti 4% gadā no šīs te summas, un tā tiek izmaksāta vienreiz mēnesī. Un no šīs summas, tiklīdz kā sakrājās 1 vai 2 vai 5 eiro, jebkurš var sākt investēt. Ja šis ieteikums nav zelta vērts, kā sākt investēt, ja nav līdzekļu? Vienkārši sākt taisīt naudu no tā, kas tev ir, un ir tik daudz iespējas mūsdienās. Vienkārši mūsu galvenā problēma ir tā, ka mēs nezinām, ko mēs nezinām. Tātad var sākt pat ar 1 eiro, nav transakcijas maksas, viss notiek automātiski, tu vienreiz iestati, vienreiz mēnesī paskaties uz iestatījumiem, vai nevajag kaut ko pārmainīt, kā tas būtu tādā standarta piegājienā. Es šajā video te parādīšu arī citus veidus. Un caur krājplāniem mēs panākam vidējās cenas efektu. Un vidējās cenas efekts pie svārstīgiem kursiem ir tieši tas, kas nosaka to, vai tavs portfolio ir plusā vai mīnusā. Un tāpēc šādi krājplāni, lai arī tie ir paredzēti iesācējiem, tie var būt daudz izdevīgāki par kādu, kurš vienkārši iemet 10 000 tirgu un lūdz Dievu,
lai kurs kāpj uz augšu. Mūsdienās tas tā īsti vairs nestrādā. Ar ko vēl neobrokeri izceļās īpaši ir ar vienkāršo apkalpošanas lejautu. Tas ir intuitīvs, tas ir vienkāršs. Tas arī ir bijis viens no neobrokeru mērķiem padarīt investīcijas vienkāršākas tiem, kuri veic savus pirmos soļus. Un vēl viens ieteikums, kā uztaisīt naudu ne no kā. Tātad gan Trade Republic, gan Scalable, gan Comdirect. Principā gandrīz visi brokeri piedāvā funkciju draugs iesaka draugu. Tātad, ja tu, piemēram, piesakies caur manu linku, tad es un tu, mēs abi saņemam akcijas 30 eiro vērtībā. Ja tu iesaki tālāk vēl kādam citam draugam, tu saņem 30 eiro vērtībā akcijas un draugs arī. Tur gan ir nosacījums, ka ir jāiemaksā 100 eiro un šis te pirmais pirkums nevar būt caur krājplānu, tam ir jābūt tiešam pirkumam. Mūsdienu digitālajā pasaulē ir tik daudz iespējas, kā sākt taisīt naudu, arī tad, ja nav naudas, ko investēt. Kādi ir mīnusi krājplāniem? Nav iespējams izvēlēties cenu, tātad pasūtījums tiek uzlikts tad, kad tas tiek uzlikts un izpildīts, un ir ierobežotas izvēles iespējas finanšu instrumentiem. Būsim godīgi, iesācējam tas tiešām nav vēl svarīgi, jo tad, kad konts izaug jau lielākos apmēros, tad ir jātur līdzi, jāmācās un jāiet nākamajā līmenī, jo arī krājplāni pie noteiktiem apjomiem, pie lieliem apjomiem vairs nav izdevīgi, bet pirmie soļi tās ir vienkārši tāds atvieglojums, jo tas dod ātru gandarījuma sajūtu, ka tu redzi, kā pāris centi vai pāris eiro, bet tomēr, ka portfolio paliek lielāks. Starp citu, šī iespēja ar bezmaksas krājplāniem visdrīzāk būs spēkā tikai līdz apmēram 2026. gadam dēļ izmaiņām likumdošanā. Tāpēc, jā, katrs laiks atver savas iespējas un krājplāni bez transakcijas maksām un ar maziem ieguldījumiem ir tiešām šī laika labākā iespēja, jo galvenais ir vienkārši sākt, iegūt nepieciešamās zināšanas un sākt pirmos praktiskos soļus. Krājplānus mēs varam iestatīt, lai tie izpildās, piemēram, vienreiz mēnesī, divreiz mēnesī, katru nedēļu vai vienreiz kvartālā. Un tagad es tev gribu parādīt, kā tas izskatās praktiski. Šeit tu redzi manus krājplānus, bet es ieguldu laiku un pārdomas, tāpēc šis plāns man mainās parasti 1 līdz 2 dienas pirms krājplāna izpildīšanas, bet tagad tādā standarta variantā paņemsim, piemēram, Amerikas telekomunikāciju uzņēmumu AT&T, un es iestatīšu krājplānu. Es atvēru akciju, un labajā pusē ir pirkt, bet priekš krājplāniem šis mums nav vajadzīgs. Šis būtu šis standarta pirkums, kur viens pirkums ir ar transakcijas maksu 1 eiro, tātad bez maksas ir tikai krājplāni. Man ir nepieciešams šeit saving plan create. Ja, nevis augšā, bet šeit lejā. Es spiežu uz create, un man ir iespējas, cik bieži tu vēlies, lai tiktu izpildīt šis krājplāns. Katru nedēļu, 2 reiz mēnesī, 1 reiz mēnesī, 1 reiz kvartālā. Es izvēlos, kas būtu tāds parasts standarta variants, 1 reiz mēnesī. Un tad ir iespēja mēneša sākums un mēneša vidus.
izvēlamies mēneša vidu, un es šajā video tālāk parādīšu, kāpēc un kā tas tieši var palielināt tavu portfolio deltu. Next, un tagad man jāizvēlās, cik es vēlos investēt. Es, piemēram, vēlos investēt 35 eiro mēnesī. Next, create, done un gatavs. Un tagad pie orders, redz, kur ir AT un T, pēc 19 dienām izpildīsies un tiks nopirktas AT un T daļas par 35 eiro. Ja es pārdomāju un negribu vairāk vienreiz mēnesī, bet katru nedēļu, es vienkārši uzspiežu atkal uz šī krājplāna, spiežu tālāk manage, spiežu tālāk katru nedēļu, weekly, next. Tad var izvēlēties no mēneša sākuma, jeb kas ir tuvāk mēneša sākums vai mēneša vidus, next. Un tagad ir tā, ja tu esi paredzējusi mēnesī investēt 35 eiro, tad vienkārši sadalī šo uz 4 daļām. 3, 5 uz 4 īsti nedalās. Un šeit mēs varam ievadīt tikai pilnas summas. Tātad tie būtu, piemēram, 8 eiro. Katru nedēļu 8 eiro, ar ko mēs dabūnam gandrīz ideālu vidējo pirkuma cenu šajā laika posmā. Apstiprinam, save changes, done. Un redz, kur ir AT un T, un apakšā ir weekly, tas nozīmē katru nedēļu, 8 eiro. Tu redzēji, es varu principā pāris sekundžu laikā nomainīt no mēneša uz nedēļu vai uz kādu citu laika posmu, piemēram, vienreiz kvartālā, kaut kam es īsti neredzu jēgu, vai arī vienkārši šo plānu izdzēst. Es atkal spiežu uz krājplānu, delete savings plānu, done. Viss. Tātad tā priekšrocība ir tā, ka rīkošanās ar krājplāniem šeit ir absolūti vienkārša. Tu nevarēsi krājplānu, piemēram, iestatīt tajā dienā, kad krājplāns tiek izpildīts, bet viena darba dienu pirms, tas vēl ir iespējams. Pie citiem brokeriem ir tā, ka tas ir jāizdara, piemēram, 3 dienas pirms krājplāna izpildīšanas, bet šeit pagaidām ir šīs iespējas, un tāpēc tās var izmantot. Jā, un ko tad mēs tieši varam darīt ar krājplāniem? Ir tāds teiciens, laiks ir nauda, un tieši šo teicienu mēs varam pagriezt otrādāk, ja mums nav naudas, tad mēs ar laiku varam iegriezt savu labklājības ratu. Tas nozīmē, man ir jāinvestē vairāk laiks, zināšanas, prakse, lai ātrāk iegrieztu savu labklājības ratu. Tagad es tev parādīšu to, kā ar krājplāniem spēlējos es. Tātad teorētiski krājplāni nav paredzēti šādai rosībai, tie paredzēti ieskatīšanai un viss, bet tomēr kāpēc neizmantot to, ja tas ir iespējams savā labā. Tātad tu redzēji, ka krājplānu var dzēst, mainīt, atjaunot gan attiecībā uz laiku, gan attiecībā uz summu. Un tagad es tev vēlos parādīt, kāpēc tas ir interesanti. Es šeit atkal esmu izvēlējusies AT un T, un es tev gribu parādīt uz šī te piemēra, kāpēc investēt mēneša vidū ir izdevīgāk nekā investēt mēneša sākumā. Un proti, mēneša sākumā caur krājplāniem investē ļoti daudzi fondi, bankas, arī cilvēki labprātāk iestata šo te mēneša sākumu, jo varbūt mēneša beigās ir alga, un atšķirība tiešām ir liela. Un es to parādīšu tagad tikai uz AT un T, bet tu droši vari pabraukāt pa TradingView un paskatīties citus diagrammas.
Tātad, lai to izdarītu, ir jāatver diagramma dienas griezumā. Tātad viena svece ir viena diena, zaļā svece ir, ka kurs ir atvēries apakšā un noslēdzies augstāk, un sarkanā ir krītošs kurs, ka kurs ir pakrities uz leju, šeit ir bijusi sākuma cena, un lejā, kur svece noslēdzās, ir bijusi cena dienas beigās. Bet tas, kas mums interesē, ir, kā izskatītos, ja es A, T un T investētu katru mēnesi mēneša pirmajā nedēļā. Es izvēlēšos šeit zaļo ķeksīti un sāksim ar janvāri. Janvāra pirmā nedēļa, februāra pirmā nedēļa, marta pirmā nedēļa, aprīļa pirmā nedēļa, maija pirmā nedēļa, jūnija pirmā nedēļa, un visdrīzāk, ka jūlija pirmā nedēļa arī būs augšā. Ja, izskatās, ka kāds ir speciāli vienkārši ņēmis augstākos punktus, bet tas nav tā, ka tas ir speciāli. Vienkārši cilvēki labprātāk izvēlās šo te pirmo nedēļu. Tāpēc labāk ir izvēlēties krājplāna izpildes datumu, mēneša vidus vai pat mēneša beigas. Paskaties, kā tas izskatās, ja investīcija būtu mēneša vidū, un tā kā es jau zinu, ka tas izskatīsies labāk, es paņemšu naudas maisu. Janvāra vidus. Trade Republic arī ap 16. 17. izpilda. Februāra vidus, marta vidus, aprīļa vidus, maija vidus un jūnija vidus. Jā, tas, ko mēs redzam, ir, ka viennozīmīgi šie te pirkumi mēneša vidū bija par labākām cenām, un tā nav sakritība. Ja? Un šeit runa ir par vidējo cenu, jo labāka ir tava vidējā cena, par to es uztaisīšu atsevišķu video, jo labāk ir tava portfolio rādījumi. Tātad pirmajā gadījumā mēneša sākumā, es tagad nerēķināšu ļoti precīzi, bet vidējā cena varētu būt apmēram šeit. Tas nozīmē, ka pie šādas situācijas es šobrīd būtu kopumā 4% plusā pēc kursa kāpuma, bet vidējā līnija, ja es pērku mēneša vidū, visdrīzāk būtu kaut kur šeit. Un attiecīgi mans kopējais rādījums portfolio šobrīd būtu 8% plusā. Tas ir aptuveni vienkārši, lai tu saproti. Tātad tas, ko es varu darīt, ir atvadīties no pirkumiem mēneša sākumā. Un otrs variants bija tas, ka pasūtījumi izpildās katru nedēļu, un tad vienkārši mēs dabūnam vidējo pirkuma cenu uz attiecīgo laika posmu, kas ir patiesībā ļoti apsverama stratēģija. Un tagad, kā mēs varam paspēlēties ar summām, kuras tiek investētas, jo mēs varam šo te summu pamainīt apmēram 1 dienu pirms krājplāna izpildīšanas. Tas, ko es varu darīt, ir, kad kurs ir lejā, ielikt iekšā vairāk, piemēram 40, un tad, kad kurs ir augstāk, 20, šeit arī 20, kurs lejā, 40. Ar šo es pamatīgi pazeminu vidējo pirkšanas cenu. Un šeit. Un ir vēl viena lieta, ko es varu darīt. Tātad mēs varam krājplānu ieslēgt un izslēgt. Un es attiecīgi krājplānu varu izslēgt tad, kad kurs ir visaugstākajā punktā, jo tas varbūt nedarbojās uz izaugsmes akcijām kā Nvidia, kura vienkārši līdz šim šāva uz augšu kā raķete. Bet šīm stabilajām akcijām, kurām nav sagaidāmi tādi milzīgi lēcieni,
es vienmēr varu iziet no tā, ka ja kurs ir sasniedzis augstāko punktu, tad notiks korekcija, un man nav obligāti jāpērk akcija augstākajā punktā. Vai arī šeit es izslēdzu un pēc tam ieslēdzu šādu plānu. Vai arī šeit izslēdzu, lai neizpildās pasūtījums, un pēc tam atkal ieslēdzu. Un visdrīzāk šeit arī varētu izslēgt. Saproti, un tas pamatīgi iespaido portfolio rezultātus. Un es saprotu arī to, ka šādi attēlots un izskaidrots tas izklausās vienkārši, bet tiklīdz kā mēs ķeramies klāt pie praktiskajiem soļiem, tā tas paliek sarežģītāk. Un kamēr mēs mācamies, neesam apguvuši iemaņas, man liekas, tas ir pilnīgi nesaprātīgi dedzināt īstu naudu, likt iekšā īstu naudu. Un tāpēc, ja tu šīs te lietas dziļāk, jo šeit ir iespējams vēl dziļākas detaļas, kā vēl maksimāli izmantot krājplānu. Ja tu šo gribi apgūt praktiski spēles veidā, tad es aicinu tev pievienoties investīciju spēlei iesācējiem. Ja, jo, ja mēs sākam interesēties par akcijām, un patiesībā šīm lietām vajadzēja būt skolās, bet acīmredzot kādam nav interesanti, ka mēs saprotam lietas, kā praktiski izpildīt lietas, kas ved mūs uz finansiālu neatkarību, jo tieši finansiāla neatkarība mums dod arī fizisku brīvību. Ja? Diemžēl mēs esam pasaulē, kur bez naudas mēs netiekam tālāk. Un, ja mēs iemācāmies salikto procentu efektu un pavairojam savu naudu ātrāk nekā to dara valsts pēdiņās mūsu labā, tad principā mēs iegūstam brīvību. Brīvību un dzīvot tādu dzīvi, kā mēs vēlamies. Bet vēlreiz tad, kad mēs sākam par šo te interesēties, nav īsti, kur pamācīties. Masu mēdīji mums dod informāciju, kura mūs ieved strupceļā. Pie banku konsultātiem mums tiek piedāvāti produkti, kur līdz mēs sagaidām kaut kādu peļņu, jo peļņu paņem bankas, jo mēs jau esam nosirmojuši un atmetuši cerības. Un tad rodas šis jautājums, bet kur lai to iemācās? Un šeit es redzu tiešām spēli kā iespēju apgūt praktiskas iemaņas. Ja, jo parasti cilvēki, kad sāk interesēties, šobrīd notiekās tā, ka vienkārši iemet naudu tirgu un lūdz Dievu, lai kurs kāptu. Mēs varam to saukt par stratēģiju, bet principā tā ir vienkārši naudas dedzināšana. Tāpēc es uzaicinu tevi uz šo spēli, lai uzzinātu vairāk par to, raksti man uz kapitālakods@gmail.com, un mēs jau pavisam drīz varam tikties citā līmenī. Es zinu, ka daudzi stāsta par to, ka vislabākā stratēģija ir pirkt un turēt, un ka to sakot veiksmīgais investors Varens Bafets. Uz to es gribu teikt, ka kamēr mēs personīgi ar Varenu Bafetu nesēžam pie viena galda pie vakariņām un neapspriežam stratēģijas, tas ir no konteksta izvilks apgalvojums, kur mēs nezinām to, ko mēs nezinām. Ja, tikai mazliet ieskicēt, Varens Bafets darbojās opciju tirgos, kur saņem papildus maksas par katru soli tirgū un kur vēl savas akcijas iznomā. Ja, tas ir profesionālais līmenis un mēs vienkārši nezinām, ko mēs nezinām, tāpēc šis apgalvojums, kā nopirkt akcijas un turēt, ir pat, un ka tā darot Varens Bafets ir vienkārši naivi. Un to es varu pasvītrot ar citātu, kādā intervijā, kāpēc
Kāpēc Vorena Bafeta fonds neizmaksā dividendes? Atbilde bija apmēram tāda, ka cilvēki ir pārāk stulbi, lai izdomātu, kur reinvestēt savus līdzekļus, un tāpēc fonds neizmaksā dividendes, bet iegūtos līdzekļus uzreiz ieskaita atpakaļ un palielina daļu skaitu. Šī ir aizraujoša pasaule. No vienas puses sākumā liekas sarežģīti, bet no otras puses tik vienkārši, jo, piemēram, krājplāni tev prasa 10 minūtes mēnesī. Ja? Ja ir nepieciešams ātrāk iegriezt labklājības ratu, tad jāiegulda vairāk laika un pārdomas un jāapgūst pāris lietas. Bet teorētiski palaist krājplānus, tu redzēji, cik tas ir ātri, ja, ir jāizvēlās stabils instruments, ir vajadzīgs neobrokers un viss. Krājplāns tika iestatīts pāris sekundžu laikā. Kā jau teicu, tas nav investīciju ieteikums, tas, kur es aicinu tevi, ir uz investīciju spēli iesācējiem ar spēļu naudu, ar pieeju spēļu tirgiem, Amerika, Eiropa, izrakteņi, zelts, sudrabs, un paskatīties, kā darbojās tavas stratēģijas spēles veidā. Tas tāpatās kā caur monopolu mēs iemācāmies, kā darbojās kapitālisms, tāpatās spēles veidā mēs varam iemācīties pirmos soļus akciju tirgos. Raksti e-pastu un mēs pavisam drīz jau varam tikties otrā pusē. Tie, kas jau ir iestatījuši krājplānus, vai šī informācija šodien tev bija noderīga? Es to būtu gribējusi zināt jau daudz ātrāk, lai kāds man ar karoti to ielai mutē. Varbūt tev caur krājplāniem ir izdevies atrast vēl kādu ietekmīgāku stratēģiju. Padalies! Šajā video es aizskāru vairākas tēmas, par kurām es gribu uztaisīt atsevišķu video, proti par vidējās cenas efektu, par buy and hold, jeb pirkt un turēt principu, un par to, kāpēc Trade Republic var atļauties neņemt maksu par transakciju par krājplāniem, un lai to nenokavētu, piesekojies, jo šī informācija, es domāju, ka ir ļoti noderīga. Un citādāk, es kā vienmēr novēlu tev, lai tavs portfolio vienmēr ir plusā.